Iespējams, ka tu esi uzdevis jautājumu, kā tev iesākt sarunu ar cilvēku, kuram tu gribētu pastāstīt par Jēzu Kristu. Ziniet, es sev esmu atradis tādu pielietojumu. Tā pirmā lieta, par ko var runāt, tā ir manta. Par to, kas tev ir, kā tu lieto savu mantu. Tev ir transports, mašīna, varbūt velosipēds, bet par mantu cilvēki ir gatavi runāt. Tā otrā lieta, par ko var vienmēr runāt, ir sociālā vide. Par veidu, kā tu dzīvo, kā tu iztiec, kādas ir tavas mājas, un tad var nonākt pie tēmas, kas ir par intelektu, par to, kāda ir tava izglītība, ko tev izglītība dod, kā tu mācies, kur tu mācies, ko tev nozīmē mācības. Un ziniet, tad tas noslēdzošais ir garīgums, jo cilvēki grib runāt par garīgām lietām, bet viņi atverās vairāk tad, kad jums ir izveidojusies tāda saite, kad jums ir tāda uzticība izveidojusies. Un ziniet, reizēm nemaz nevajag baigi sākt ar Dieva lietām. Tāpēc par mantu, sociālā vide, par intelektu un garīgumu. Man tas strādā.